Čau, esiet sveicināti Next portālā. Čau! Šeit ir Next. Un mēs jums par to mazliet ņemsim un pastāstīsim. Jā, žurnāla Next mums ir tikai 5 sadaļas. Tad portālā Next ir jau 8. Ir sadaļas, kuras ir sadalītas vēl sava starpā. Ja nu gadījumā jūs baigi precīzi zināt, ko jūs tieši esat atnācis meklēt, katram noteikti atradīsies kaut kas tāds, uz ko uzspiest. Arī ja nē, tad var spiest gluži vienkārši uz lielo galveno ziņu un nonākt vissvaigākajā, visjaunākajā testā, first lookā, ziņā, video apskatā, kas no Nextam ir jums ko piedāvāt. Nākamā lieta, ko jūs varat atrast katru dienu mūsu mājaslāpā, tas ir video first looki, vai arī nākotnē mums ir plānoti video testi, video gaidi un video... Ziņas un intervijas tikpat labi. Un pie veciem vai netik veciem, vai varbūt iepriekšējiem video arī vienmēr var aiziet. Vai netik veciem, vai varbūt iepriekšējiem video arī vienmēr var aiziet. Ja mēs ejam pie mazgā dzeltenā X ar lielo mabaltu uzrakstu, tad tieši tas arī notiks. Tālāk mums ies diskusijas, kur jūs vienmēr var atrast lietas, par kuriem jūs gribat parunāt. Jā, jums ir sasāpējis tehnoloģija jautājums, un jūs meklējat dombiedrus, vai palīgus, vai vienkārši ar kādu gribat pastrīdēties, droši speriet soli diskusijās un sakiet visu, kas uz sirds. Kā pirmais diskusijas topika, mēs piedāvājam visiem pateikt, ko jūs domājat par mūsu portālu, ko jūs domājat labu, ko jūs domājat sliktu un ko jūs arī nedomājat. Jā, iespējams. Droši varam par to parunāt. Tagad, kad mēs jau jūtamies padiskutējuši daudz labāk, brīvi, atbrīvoti, izdiskutējušies uz vēlna paraušanu, mēs varam aiziet palasīt, kas ir ko teikt neatkarīgam ekspertam. Piemēram, par mobilajiem telefoniem. Kā jūs redzat, mēs esam iekļikājuši pie, mēs esam atnākuši pie Violetā vīra uz mobile sadaļu. Te mūs burtiski satriec neaptverams prātam mobilo telefonu daudzums. Tos te paši svaigākie mobilie telefoni. Paskatīsimies uz svaigāko jaunumu. Lūk, tāds izskatās svaigākais jaunums, kas tik te nav. Slinkiem lasītājiem, kam negadās. Izlas plus mīnus, to es gatavs startēt veikalā ar fantastiskām zināšanām par savu svaigāko jaunumu. Bet, ja gribas lasīt, ko es arī rekomendēju, tāds izskatās first looks. Te ir viss par un ap. Visu, ko tikai sirds var kārot, sākot ar tabulu, beidzot ar tekstu, cenu, vienkārši Uber visu. Tāds ir first look. Tests jūsu uzmanībai. Testa lapi mēs uzreiz redzam testa kritērijus, kas ir dalīts uz 4 vai vairāk kritērijiem, kā arī uzreiz mēs varam redzēt ievādus un īsus tādus tekstiņus par katru no testa dalībniekiem, un katra testa dalībniekam jau iepriekš var redzēt, cik daudz zvaigznes vai cik daudz respektu viņš ir saņēmis no redakcijas. Pēc dalībnieku lapu mēs redzam, protams, to pašu redakcijas vērtējumu, zem kura mēs pēc tā brīža, kad jau esam izlasījuši vai vislabāk nopirkuši šo kameru un notestējuši paši, un zinot, cik viņa laba vai slikta, varam paši nobalsot. Šoreiz mēs nobalsos, zinot šo Sony HDR CX7EK, kamēr mēs nobalsosim, ka tā ir ļoti laba un, 5 zvaigznes.
reiz dabūsim lielisku paldies no Next portāla. Un varam tagad turpināt lasīt un skatīt šo lapu. Šeit mēs redzam plašāku aprakstu par šo kameru. Pašu apakšu mēs redzam līdzīgus produktus, kurī šobrīd ir 3 kameras. Ne visiem no tiem ir vērtojumi no lasītājiem, bet tie, protams, uzaugs. Ja nu kās ir ļoti interesanta un ļoti tāda vajadzīga lieta, kā mēs uzreiz online varam jums piedāvāt šī brīža pārdošanas cenu, interneta veikalu pārdošanas cenu šai kamerai vai šim produktam. Ja tas nav tieši šitā kamera, bet kaut kāds cits produkts. Gadījumā, ja jūs neesat pārliecināti par to, vai tieši šī kamera jums ir vajadzīga, jūs mierīgi varat salīdzināt šito kameru ar kādu no tiem, kas bija testēti vai ir jau bijusi first look. Tas ir mūsu lieliska salīdzināšanas tabula, kur uzreiz var redzēt, kādi no parametriem nozīmīgi vai nenozīmīgi šitām 2 kamerām. Un izrukājot šo tabulu, var mierīgi iet uz veikalu. Mēs nobeigumu, kā parasti žurnāli, mēs piedāvājam testa secinājumu, pie kura, protams, ir arī uzvarētāja komplekta. Jūs varētu atrast arī uzvarētāja komplekta piedāvājumu. Kāds idejas, kas jums varētu pie tā noderēt? Jā. Super ērti. Salīdzinošā tabula ir visu. Jā. Skaisti. Ja tomēr izlasot mūsu testu, jums parādīs kādi jautājumi, jūs jebkuru brīdi varat nospiest pogu, pajautāt ekspertam. Pajautāt ekspertam. Mūsu eksperti noteikti jums atbildēs. Līdz pēdējiem sīkumam. Dabiski, ka saņemot atbildi uz jūsu interesējušu jautājumu, iespējams, ka jūs varēsiet vairs neatrast tieši to lietu, kuru jūs gribat veikalos. Tādam gadījumam mūsu portālā ir paredzēta sadaļa sludinājumi. Var pirkt, pārdot, mainīt, atrast. Es jau tā super. Ar ko atšķiras mūsu sludinājumu sadaļa no citiem piedāvājumiem internetā? Šeit jūs varēsiet atrast tieši to, ko jums vajag. Un jums nav jādomā par to, ka starp jūsu interesējušiem piedāvājumiem nebūs nekādi lieki piedāvājumi. Šeit tas kanāls ir ļoti definēts. Un tieši šeit jūs varat atrast visu, kas ir saistīts ar tehniku. Nekādi nekustama īpaši piedāvājumi. Iespējams, ka ne katram cilvēkam patīk lasīt testus, first-lookus un ziņas internetā. Tādam gadījumam mums ir paredzēta eleganta un ļoti ērta iespēja lejuplādēt arhīvu žurnālus. Iespējams, ka izlasot kādu no testa vai first-looka ievādu tekstu vai sākuma tekstu, jūs sapratīsiet, ka šīs ir jums ļoti interesants, bet šobrīd jums nav laika un droši vien, vai iespējams, tūlīt jūs brauksiet prom no kompjūtera un gribat palasīt žurnālu laukos. Paņemot līdz laptopu, jūs varat ielādēt tā mūsu arhīva PDF-iņu no žurnāla un lasīt to jebkura vieta Latvijā. Ir jums internets vai nav? Ar to vēl stāsts nebeidzas.
Ja nu akurāt esam iesākuši visu ko lejuplādēt, Mūsu failsēdaļa vai leju pielādes ladiņu jūs atradīsiet jaunāku programmatūru jūsu mobiliem tālrunim, fotoaparātam, kompjūtram